Latvijas darba devēju konfederāciju, kā arī par Latvijas brīvo arotbiedrību savienību. Valdība ir atmetusi pietiekami liels līdzekļus. Lai neteikt vairāk, es pat labi nenosaukšu ciparu, bet pār miljonu stabili pārvēles. Tātad izdariet secinājumus, vai arotbiedrības kalpo tautas interesēs, vai arī konkrēti 4. maija noziedzīgā režīma interesēs. Man te diezgan bieži prasa, ko darīt? Es cilvēkiem atbildu. Principā ir 3 varianti. Pirmais. Mums no austrumiem atmet vismaz vienu vagonu ar kalašiem iesākumā. Bet ja tas, momentāli būs klāt amerikāņu ķervjatņiki un ieviesīs ģermokrāķiju. Tā kā tas variants atkrīt. Ejam nākošo variantu. Nedarīt neko. Un tad mēs būsim pasaules mafijai. Konkrēti vergi forever. Nebūsim kungi savā zemē. Ja man pat labāk kāds saka Graudiņkungs, es saku vēlreiz pateiks un dabūs pieteikt. Mēs neesam kungi savā zemē. Un vēl ir viens visnormālākais variants, un tas ir nevardarbīgās pretošanās metode. Mahmats Gandī. Un šī te pat politiskā prostitūta, Pēters Krīgers, tur vairākus gadus atpakaļ bija saistībā ar skolotājiem un vēl tur ar kaut ko mītiņš. Un tajā mītiņā bija pār 7000 cilvēku. Un es pateicu, Pēter, tā ir tavs zvaigžņu stunda. Pavērs cilvēku šeit, pret ministru kabinetu. Bloķējam un daram lietas. Un tad sekoja viņa atbildi, no kā es sapratu. Tā ir vienkārši nopirkt marionete politiskā laika novaišanai. What's up?